Cilvēku skaits uz pasaules ar katru sekundi palielinās. Pēc zinātnieku pētījumiem 2050. gadā to skaits jau būs aptuveni 9,7 miljārdi, un tiem visiem vajadzēs zemi, kur dzīvot, gaisu, ko elpot, un vietu, kur ražot pārtiku. Vieni no dabīgajiem skābekļa ražotājiem ir Amazonas lietus meži, saukti arī par pasaules plaušām, kas veido pusi no planētas tropiskajiem mežiem, un tie ir neatņemama sastāvdaļa planētas ekosistēmā. Neskatoties uz to, aizvien lielās platībās Amazonas lietus meži tiek pārvērsti lauksaimniecības zemē un iegūtā produkcija eksportēta uz citiem kontinentiem, lai tur nodrošinātu pieaugušo cilvēku skaitu ar pārtiku. Kaut gan ik gadu 30 līdz 40% no globāli saražotās pārtikas tiek vienkārši izniekota. Lai arī katru gadu Amazonas meža platība turpina samazināties, Latvijā pēdējo 50 gadu laikā mežu daudzums ir vairāk kā dubultojies, sasniedzot 54% no valsts teritorijas, kas ierindo Latviju kā 4. mežaināko Eiropas valstu sarakstā. Tomēr pasaules meža platība un to augšanas ātrums nav līdzsvarā ar to, cik daudz pieaugošais iedzīvotājs skaits un tiem pakārtotās ērtības saražos oglekļa dioksīdu, galveno no gāzēm, kas rada globālo sasilšanu. Lai gan sekas globālajai sasilšanai zinātnieki nevienmēr spēj precīzi prognozēt, tomēr jau šobrīd novērojama okeānu un jūru ūdens līmeņa celšanās, un tiek prognozēts, ka 50 gadu laikā daļa pasaules būs 20 cm zem ūdens. Tikmēr citās vietās valdīs iznīcinošs sausums. Daudz biežāk būs sastopamas postošas vētras, un tādas dienvidu slimības kā malārija skars daudz plašāku daļu zemeslodes. Bet ir risinājums. Pirmais risinājums ir pēc iespējas samazināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumu. To var darīt katrs no mums, izslēdzot spuldzīti, šķirojot atkritumus, domājot par to, ko tu lai izlietnē, vai lietojot alternatīvu transportu. Bet CO2 no atmosfēras var arī savākt. Vienīgie dabīgie šīs gāzes savācēji ir pasaules meži un okeāni. No tiem ietekmēt cilvēki var tieši mežus, palielinot to daudzumu un augšanas ātrumu un būvējot koku ēkas. Tieši koksne ir 100% atjaunojams resurss un dabiska CO2 noliktava. To rada pasaulē galvenais ķīmiskais process – fotosintēze. Bez tās nebūtu nec zemes, nec dzīvības uz tās, jo fotosintēze nodrošina vielu apriti dabā un gāzu līdzsvaru atmosfērā. Tomēr pašreizējais mežu daudzums un to augšanas ātrums pasaulē spēj absorbēt tikai aptuveni 40% no gada laikā saražotā 7,9 miljārdu tonu oglekļa dioksīda. Neskatoties uz to, ka Latvijā meži klāj 54% no teritorijas un mūsu saražotā gaisa pietiek ne tikai Latvijai, bet to varētu braukt elpot arī Norvēģi, Somi, Zviedri un Dāņi. Tie ir vēl 30 miljoni cilvēku. Savukārt viena uzbūvēta koka māja spēj sevī saglabāt līdz pat 30 tonnām CO2 un nelaist to atpakaļ atmosfērā. Tā tas ir Austrālijā, kur gandrīz puse jaunuzbūvēto ēku ir no koka. Tādējādi gadu tur noglabā apmēram 1,3 miljonus tonu kaitīgā CO2. Turklāt tieši māju būvniecībai intensīvi audzētie meži spēj savākt līdz pat 10 reizes vairāk CO2 nekā neapsaimniekotie parastie meži. Globālu vienošanos zaļa dzīvesveida īstenošanā ieviest ir grūti. Tomēr, jo biežāk atteiksimies no fosilajiem resursiem un to vietā izmantosim koksni, jo tīrākā un drošākā vidē dzīvosim. Iestādi savu nākotni.